Hei, šis ir podcasts, kurā mēs apspriedīsim spokus, mošķus, monstrus, leģendas, troļus un visu pārējo paranormālo pasauli. Parādi mums mošķi, un mēs to normāli apspriedīsim. Es nokačāju kaut kādu aplikāciju. Paskatīsimies, kā strādā. Nu, tad sāksim. Vispirms jāsakalibrē viss, te es sēžu un kalibrēju. Šeit mans rīks, ko kāds ir nospiķojis ar speķpīrāgiem, uzspiežam airplane mode, lai internets un pārējais mums tur netraucē. Satan, not necessary. Cik nepatīkami. Pirmie vārdi nav pārāk iepriecinoši. Bet, kā jau mēs zinām, tā ir tikai aplikācija, kas zina, vai tur var uz to paļauties. Labi, sāksim pastaigāties, es mazliet pātrināšu posmus, kuros nekas nenotiek. Nu, kāds te nav neviena? Understand. O, tu saproti? Nu jā, te es grozos un staigāju, mēģinu saprast, uz ko vispār aplikācijā ir jāskatās. Tad pienāca laiks bērnus likt gulēt, tikmēr Redditā es meklēju informāciju, kur apraksta pieredze ar šo aplikāciju. Protams, informācija atšķirās, melns un balts, nav pelēks. Vieni saka un raksta savus milzu garās pieredzes, un citi raksta, ka tas ir pilnīgs bullshits. Pārbaudīsim, bet nu gan mazie guļ, ārā ir pārāk tumšs, es viena pati vairs nekur neiešu. Labrīt no kustīgajiem aizskarījiem, labi joks, tur loks ir vaļā. Pat ar pēc spoka izskatos, tad jau varbūt kaut kas veiksies. Ejam meklēt. Atkal airplane mode on un labrīt. Aši izskrienam, spoks saka filthy, jeb netīrs vai, nu jā, netīrs. Nezinu, vai to saka par mani vai par viesnīcu. Viesnīca bija diezgan tīra. Es zinu droši vien par planšetes ekrānu. Te magnēts ir pilns. Kāds saka, ka ir no šejienes. Lai tā būtu. Iesim pārbaudīt, kas notiek rajonā. Tūlīt jums parādīšu skaisto Norvēģijas ainavu. Cik skaists rīts. Nu, parādīju, bet labi, iesim tālāk. Bijos parastas skaņas, ar to arī sevi apsveicu. Jā, ir diezgan viegli nobīties no maziem krakšķiem, brakšķiem, ja tu esi šādā mindsetā pastaigājies, nevis vienkārši aplūko skaisto arhitektūru. Un varbūt, kamēr es te staigāju, man jums jāizstāst, uz ko es šajā aplikācijā skatos un ko tā aplikācija vispār dara. Tātad tas, kur skaņas vilnis iet, tas it kā ieraksta balsis, kuras es nedzirdu, kaut gan patiesībā šobrīd viņš vienkārši ieraksta vēju, kas ārā ir diezgan liels. Tad nākošā ailīte ir magnētiņš, kas mēra magnētisko lauku, attiecīgi, ja viņš ir sarkans, tad it kā kāds ir blakus tuvu vienalga. Jā, un tad tur, kur rādās listening, tur viņš ķer vārdus, ko viņš pats spēja izķert. Nu, nezinu, cik ticami. Šobrīd tad mēs vairāk skatāmies to magnētu vai kāds sastāda kompāniju vai ne. Kafija. Kā tu zināji, ka es tik ļoti gribu kafiju?
turpinu klausīties vēl kādus ierosinājumus, bet vairs neko citu man brokastīs neiesaka ēst kā tikai kafiju. Magnēts pilns, bet spoks klusē. Labi. Te ir daudz stūru. Tas nedara. I want you to go. Jā, es arī gribēju dzert kafiju, tā kā ātri vēl aizskriešu līdz šitam vienam stūrītim. Paskatīšos, un tad jau iešu dzert kafiju. Tā, nu spoks saka, ka tur ir 4. Tūlīt paskatīsimies, kas ir 4. Bet tur ir tikai 3 ložmetēji. Džekam ar skaitīšanu grūti. Labi, tas šodienai viss. Es jums parādu vārdus, kurus man te izstāstīja. Varat nofrīzot, palasīt. Tas tā, pagaidām. Jauna diena, jauna pilsēta. Es gribu aiziet līdz ļoti vecām mājiņām. Nezinu, vai tur kaut kas būs, bet varam paskatīties, kur vecā mājiņa jau spīd. Es jums viņu drīz parādīšu. To, kas man sākumā izskatījās aizdomīgi, bet patiesībā ir vienkārši kravas pacelšanai rullis un cilpa. Te kāds kaut ko grib, tā raksta aplikācija, nezinu ko. Bet turpinājumā atkal es pātrinu kadrus, ātri izskrienam cauri šitam rajonam, kur it kā magnēts rādās pilns, bet neviens neko baigi nestāsta. Tad iziesim cauri šai pilsētai. Pastieties, cik skaisti. Nezinu, vai spoki to spēja novērtēt. Pagaidzi, es tev parādīšu klinti. Magnēts aug. Kur tad te ir kāds? Paskatieties, kādu klints. Magnēts pazuda. Spokam apnika klausīties manā sajūsmā par klintīm. Tad, ejot līdz viesnīcai, es aplikācijai devu vēl iespēju kaut ko man pastāstīt, parādīt. Piesēdu pat tur, kur magnēts bija pilns, bet viņš nokritās. Tad viņš tur saka, ka tas ir šeit. Nekā tur nebija, tukša māja. Neviens neko neteiks. Un tas palielam arī viss, un tālāk jau aplikācija pati mani sāka pievilt, jo video turpinājumā izskatījās šādi kājām gaisā un ar norautu malu. Vēl viens aplikācijas mīnusiņš. Bet labi, aiziesim līdz viesnīcai, paskatīsimies, vai pa ceļam kaut ko mums rāda, un tad jau šodienai pietiks. Tātad mans recap par aplikāciju. Vai man bija interesanti? Baigi nē. Vienai pašai kaut ko darīt nav baigi jautri. Un arī jāatzīst, ka es neuzdevu nekādus tādus jautājumus, uz kuriem sagaidīt konkrētas atbildes, jo es negribēju sarunāties pat ar sevi. Attiecīgi, ja es būtu kompānijā, man noteikti būtu jautrāk, interesantāk un varbūt pa visiem mēs noskaidrotu kaut ko un varbūt tad šī aplikācija būtu noderējusi. Bet, jā, vai es šo ieteiktu kā īstu medību izmeklēšanas rīku? Man šķiet, ka nē, bet atkal jāatzīst, ka es neizdarīju neko tādu, lai šo riktīgi pārbaudītu, jo es vienkārši pastaigājos apkārt savā mini brīvajā brīdī, lai ātri nofilmētu, vai vispār tā aplikācija strādā un vai vispār kaut ko viņa dara. Kaut ko viņa dara. Cik legit? Nevaru spriest. Kur es gan ieteiktu šo aplikāciju, ja ir kāds draugu vakars un visi sāk domāt, ko lai padara,
tad varētu būt interesanti nokačāt šo aplikāciju un padarīt vakaru mazliet aizraujošāku. Visādi citādi. Ja jūs gribat, lai es viņu pārbaudu kārtīgāk, man ir jāieplāno pirmkārt bērniem auklis un ne auklis, bet ir jāvienkārši ar bērniem kādu atstāt un pievērsties šim nopietnāk, jo šis bija tiešām tāds izskrēja, vienkārši izmēģināt, kā ja jūs gribat, lai es kārtīgi pamēģinu un pasauc kādu kompānijā, dodiet ziņu un negaustojiet.